nevajag vaidēt. Jā, mēs iesaistījām iedzīvotājus, un mums jau ir 48 cilvēki pieteikušies pludmales ģērbtuvi kabīņu krāsošanai. Un viņi sola, ka viņi to var darīt krietni lētāk nekā 3000 eiro pa vienu kabīni. Tāpēc būs no kā izvēlēties. Man liekas, ka pat par 50 eiro ir gatavi. Tā kā mēs šeit noteikti varam ietaupīt. Bet ko nevajag Rīgai? Rīgai nevajag par 30 000 eiro šo te tukšas ēkas apsardzību. Rīgai nevajag ziedu kalnus, Rīgai nevajag kafiju vagonus. Mēs paši varam nopirkt sev kafijas, nezinu, mūsu frakcijā tas ir pieņems, tas ir normāli. Rīgai nevajag printeru nomu par 2000. Un nevajag vaidēt, jā. Jūs vēl neesat aizgājis uz knavu par to savu soliņu, jā. Ņirgāšanās ir tad, kad tiešām cilvēki saprot, kam tiek tērēta viņu nauda krustojumu pētīšanai, laipām, ģērbtuvju pārkrāsošanai un citām lietām. Un jūs šķiet, ka tas ir sīkums, bet no sīkumiem sastāv arī šīs budžets. Es zinu, ka interesantāko daļu mums vēl nav parādījuši, un tajā daļā noteikti ir vēl kaut kas daudz interesantāks. Bet ja mēs runājam par to, ko Rīgai nevajag, Rīgai noteikti nav vajadzīgi šie amati, kas ir šobrīd uzpūsti, jā, amats, trešais vicemērs, kur viņš vispār šobrīd atrodas, mēs vairs nezinām, vai viņš vispār ir vajadzīgs. Es domāju, ka mēs droši varam iztikt bez jums. Rīgai noteikti nav vajadzīgi komiteju vietnieki, vadītāju vietnieki, jo mēs skatāmies, kas tad īsti notiek, priekš kam ir vajadzīgs vietnieks. Vietnieks ir vajadzīgs, lai komitejas vadītāju vietā varētu novadīt sēdi. Bet, piemēram, Langas kundze nereizi nav vadījusi finanšu komitejas sēdi. Es tiešām atceros, ka nereizi viņa nav rīkojusies kā komitejas vadītājs. Un Pūpokungs arī nereizi nav vadījis. Tad, kad mēs jautājām, ko viņš darīja savā amatā, viņš teica, es domāšu, kā mana koncepcija ies kopā ar Rīgas koncepciju. Mēs visu pierakstījām. Un Stalta kungs, manuprāt, viņš arī nereizi nav vadījis. Kāda jēga no jums tas, ka jūs nākat ziņot? Saimā deputāti nāk ziņot tāpat bez kaut kādām piemaksām, un jūs to arī varat darīt. Uzrakstiet uz lapiņas tāpat, kā jūs savas runas rakstāt un noziņojiet. Bez papildus piemaksas. Šo te papildus piemaksu mēs varam novirzīt daudz labākām lietām, kas ir rīdzinieku primārās vajadzības, nevis tas, ko jūs šobrīd te sakāt. Un Rīgai visbeidzot nav vajadzīgs tāds mērs, kurš nespēj uzņemties atbildību grūtā brīdī, un kurš nevar pārkāpt pāri savam aizvainojumam un katreiz izgāžās. Paldies!